Mācoties svešvalodas var būt kļūdiņas, un tad ir kļūdas. Un viena no kļūdām, kas izmaksā visdārgāk, ir šāds teikums. Man valodas nepadodas. Dažiem šis konkrētais teikums izmaksā 10 gadus. Kāpēc cilvēks tā vispār teikt? Tāpēc, ka ir bijušas visādas traumas, tagad moderni teikt, trauma. Kā var būt trauma angļu valodā? Skolā mācījos, kursos gāju, vairāk piegājieni bijuši un kaut kas nesanāk. Un joprojām nepieliec, joprojām nemāk runāt. Līdz ar to izdara secinājumu un sāk tā vietā, lai iet mācīties, sāk teikt, man valodas nepadodas. Viens svešvalodu pētniecis Carol Dweck, viņa tā arī konstatēja to, ka tie, kas uztver, kad prasmes, jeb spējas ir tāds iekapsulējies jēdziens, tie padodās pie pirmajām grūtībām. Un tas ir tā, ka tāds ļaunais vāveres ritenis, kurā tu iesprūsti. Tev šķiet to, ka es nemāku, kad manas prasmes, tas ir tāds konstants lielums, viņš nekad neaugs plašāks vai lielāks. Un tiklīdz tu sastopies ar kaut kādām grūtībām, tu atkrīt atpakaļ pie savas pārliecības. Es teicu to. Man tikai tik daudz ir iedots uz valodu apguvu, un ar to nepietiek. Ne. Mūsu 30 gadu pieredzē mēs neesam sastapuši nevienu studentu, kurš izmantojot valodu apgūs knifiņus. Mēs par tiem stāstam webināros, atkārtojam metodē, mācīties to, kas tev rezonē. Tur ir vairākas lietas, kuram nebūtu progress svešvalodā. Ja gribi iesprūst, var atrast veidus. Bet var atrast arī risinājumus arī pie visādām traumām. Un ķirsīts uz kūks ir parasti tas, ko es saku. Tev ar valodām viss ir kārtībā, jo pierādījums tam ir pavisam vienkārši. Tu savu dzimto valodu iemācījies, tā ir vesela valoda. Lūdzu. Tad jautājums ir tikai metode, kā iemācīties nākamo. Not my cup of tea. Tāds interesants angļu valodas teiciens, kas tiešajā tulkojumā nozīmē, tā nav mana tējas krūzīte. Bet vairāk, ka tas nav man, tas man īsti neder. Piemēram, celties no rītiem, not my cup of tea, vai sportot 7 dienas nedēļā, not my cup of tea. Un dažiem liekas, ka learning languages is not their cup of tea, bet tā nav. Learning languages is cool, and you can do it.